Vīts pilnīgi noteikti varētu. Nu, tagad nākamais vārds Krievijas daisotājai Ksenijai Makarovai. Nu, viņa pēc ranga ir Krievijas komandas otrais numurs, lai gan jāsaka atšķirības starp viņu un Ļeonovu ir diezgan niecīga un katrā sacensībās viņu savstarpējā cīņā uzvarētājs var būt cits. Nu, un tieši arī Ksenijas treneru Rokavicina vadībā arī mūsu Alīni trenējusi savas prasmes. Vismaz krietni brīdi. Burvīgi. Tas ir programmas izpildījums vienā elpas vilcienā. Tiešām lielisks sniegums. Izņemot pirmo kaskādu, kur, protams, izbrauciens pēc otrā lēciena nebija tik pārliecinošs, kā, piemēram, Kirēkorpī. Pārējais, zināmā mērā pat varētu vilkt paralēls. Arī gan tikpat maigs, nu, protams, ir savādākas auguma līnijas, varbūt nav tik žilbinošs smaids, bet šeit bija atkal tāds tas muzikāli atveidojamais satraukums, un viņš arī tika parādīts gan viļņojoši aktīvākā veidā, gan arī tādā lēnākā, plūstošākā. Kopumā programma veikta lieliskā slīdējuma ātrumā. Piruetēs atsevišķos momentos pat bija grūti piefiksēt apgriezienu skaitu, jo viņi tiešām rotēja ļoti ātri. Lūk, šeit pilnīgi uzzīmēts kaut kas. Nu, tāds darbs ar tēlu bija. Lūk, šis te mans pieminētais izbrauciens, protams, tas weak landings, tas ir skaidrs, nedaudz nepiegries, un līdz ar to arī šī te neprecīzā izbrauciena loks, un tur jau tālāk aiziet aksels, ko mēs redzējām atkārtojumā, ļoti brīvi, ļoti pārliecinoši. Vispār elementu komplektācijas ziņā līdzīgi kā Kirēkorpī arī bija
kaskāda 2-3 apgriezienu tulupi un atsevišķi no soļiem veikts 3 apgriezienu Rydbergers. Šeit redzam precīzi noliekšanās pietiekamā leņķī uz sāniem, tad ir plecs pārvešana atpakaļ, kājas pievilkšana, vēl Bilmans 2 apgriezienus izturēts. Tātad šeit viennozīmīgi gan kombinētā, gan pirueta atliecoties pretendē uz 4. līmeni. Mazlietiņa savādāk ir ar ielicienu vilciņā, jo tur tomēr ieliciens pats kā tāds bija labs, bet uz atspērienu kājas piezemēšanās dod līmeņu paaugstinājumu. Viņi piezemējas tomēr uz vēzienu kājas, tātad tur varētu būt 3. līmenis, bet viennozīmīgi ar plusiem, un plusi šī līmenī izsaka ļoti daudz, jo viņi jūtam paaugstina elementu vērtību. 19 gadi Ksenijai Makarovai Eiropas čempionātos startējusi 2 reizes, diezgan sekmīgi. Pirmo reizi 2010. gadā 9. vietā, un pagājušā sezonu turpat aizgūda piedestālu 4. vietā. Vēl atzīmēsim, ka viņi ir kādreiz pazīstamo daislidotāju, Larisas Seležņovas un Oļega Makārova meita, bija tāds pāris, kas startēja 80. gados, un daislidošanā ļoti daudz nodarbojasies Amerikas Savienotās valstīs, un Krievijā šobrīd atgriezusies tikai pagājušā sezonu, nomainot treneri. Nu, un redzam, 57. Nedaudz mazāk. Viena kļūda un lūk tā. Otrā vieta, nekas traģisks, teiksim. Nē, nu nav jau runa par traģiskumu, jo slīdējums un vispārējais jau bija pietiekami labs. Bet, nu, tomēr ir. Otrā vieta, jā, šobrīd nedaudz.